Aktīvās vielas izrakstīšana e-veselības portālā. Ārstniecības personai sadaļā pacientu pieņemšana logā identifikators jānorāda pacienta identifikācijas numurs. Pēc tam jāklikšķina uz loga Uzsākt pacientu pieņemšanu. Pēc tam no pieejamo pakalpojumu klāsta jāizvēlas sadaļa Izrakstīt īpašo recepti. Īpašās receptes sadaļā Pamata diagnoze jānorāda pacienta diagnozes kods. Sadaļā Zāļu nosaukums jāievada pacientam nepieciešamā aktīvā viela. Izrakstot medikamentu ar aktīvo vielu, ir jābūt atzīmētai sadaļai Drīkst aizvietot. Sadaļā Zāļu forma ir jānorāda zāļu formas veids, piemēram, tablete. Pēc tam jāaizpilda sadaļas Zāļu stiprums, mērvienība un izrakstītais daudzums, piemēram, 30 tabletes. Zemāk redzamajā sadaļā Mērvienība, kur atrodas iepratījuma sadaļai izrakstītais daudzums, jāatzīmē norāde N. Pēc tam, kad šīs darbības ir veiktas, ārstniecības personai jāklikšķina uz lauka Izgūt kompensācijas nosacījumus, un izlecošajā logā jāklikšķina uz sadaļas Izvēlēties. Pēc tam, kad šīs darbības ir veiktas, ārstniecības personai receptē jāaizpilda sadaļa Lietošanas norādījumi. Ja pacients zina, ka viņa vietā medikamentus iegādāsies cita persona, informāciju par zāļu saņēmēju aptiekā ārsts var norādīt e-receptē. Pēc tam ārstniecības personai jāklikšķina uz pogas Apstiprināt receptes izrakstīšanu. Visbeidzot, ārstam jādodas uz sadaļu Izrakstīto recepšu saraksts un jāklikšķina uz pogas Atlasīt. Tur būs redzama informācija par visām ārstniecības personas izrakstītajām receptēm pacientiem, tostarp informācija par pēdējo izrakstīto recepti.